Vai bērni iet savu vecāku pēdās? Dažreiz sagribēs bērni. Jā, man vispār gribas ātrāk. Sapelnīt pietiekami daudz naudas, dabūt. Normāls un nodrošinātājs var dabūt, lai es varētu uztaisīt ģimeni. Man gribētu bērnus. Tev ir tāds viens ir patīk, otrs tagad tev par viņu ir jāatbild. Man sīkie būs tādi mākslinieki vienkārši. Dēls būs konkrēts mūziķis, un meita būs konkrētākā gleznotāja. Bez gleznotāja vienkārši. Nafik viņa nebūs dizaineri, viņa būs gleznotāja. Kamēr Mareks tikai sapņo, Saipo jau ir meitiņa Peciņa, mazā Žanete. Es vēlētos noteikti, lai viņa nodarbojas ar mūziku, jo mūzika ļoti pilnveido cilvēku. Bet izvēlēties gan es viņai ļaušu pašai visdrīzāk. Es viņai došu izvēles iespējas, teiksim, parādīšu, ļaušu pamēģināt spēlēt tādu vai tādu instrumentu, ļaušu pamēģināt dziedāt solo vai kori, un tad, lai viņa pati izvēlās, kas viņai no tā visa patīk labāk. Ja viņa to izvēlēsies, tad jā, tad es viņu atbalstīšu par visiem 100% un palīdzēšu to darīt jau no paša sākuma, iet cītīgi uz mērķi. Lai nav tā kā man, kad tikai 25 gados sapratu īsti, ko tu vēlies. Man bija, cik man bija 18 gadi laikam, kad piedzima man brālis. Un tad es skatījos, kā viņš auga, kā viņš izauga, un es viņu audzināju gandrīz kā savu dēlu. Un starp citu, esmu viņam arī krustāvs. Un es ceru, ka mani bērni arī ies mākslā, un es viņus atbalstīšu, cik varēšu. Cik būs manos spēkos. Es gribētu noteikti 2 bērnus, tas ir minimums. Noteikti gribētu sev meitu, ļoti gribētu meitu. Tavuprāt, cik tālu ābols krīt no ābeles? Tālu nevar krist. Nu, ja viena ābele neaug baigā kalnā, ja nav tā, ka ripoja ābeles lejā no kalna, tad viss kārtībā, tad turpat vien nokrīt. Jo cilvēki pēc būtības, droši vien par Žanetu runājot, ļoti ietekmēs vide, kurā viņa augs. Un, ja mēs vecāki esam saistīti, teiksim, vairāk ar māksliniecisko dzīves pusi, tad jā, tad viņi no mums ietekmēsies un noteikti arī būs mākslinieci.